turpina braukt uz Rīgu un stāstu tev, kāpēc tu esi normāla. Mums ir domāšana, kas strādā konkrētos veidos, un ja tu to zināsi, tad tev būs vieglāk apzināties, ka vienkārši tava domāšana liek tev justies sūdīgi par savu dzīvi. Domāšana pārstrādā informāciju 4 dažādos veidos. Vispārināt, tu centies saprast, kā pasaule strādā. Tāpēc, ja pāris stundas pavadi skrolējot internetā un redzot 10 bildes, kur cilvēki izstāsta afigena laimīgi, tu domāsi, ka visi ir laimīgi. Ja tavā feedā ir vairākas publikācijas ar to, ka notiek noziedzība un karš, tad tu domāsi, ka pasaule ir nedroša vieta. Informācija, ko tu uzņemsi, tu neviļus to sāksi vispārināt. Un tad tavai domāšanai vēl patīk sintezēt, un tas nozīmē, ka tu apvieno vairākus dažādus elementus vienā, lai radītu jaunu ideju. Tāpēc arī bieži skrolējot rodās motivācija, jo tu redzi vienu kaut kādu elementu, otru, trešo, ceturto, un pēkšņi tev parādās iedvesma, viss, es mainīšu savu dzīvi, es sākšu trenēties, es kļūšu labāka. Tā tavs prāts strādā. Tu nevari apiet šīs domāšanas operācijas, tu nevari sevi nesalīdzināt ar citiem, tu nevari nevispārināt, bet tu vari to pamanīt.